Sveiki! Esmu zemnieku saimniecībā Arāji un ar manīm kopā ir rapulu pārstāvis Ērika un Veronika. Šodien apskatīsim ziemas rapšu šķirnes Dominatoru un Janošu, kā arī ziemas kviešu šķirni Etana. Ērika, esam Etanas laukā. Kādēļ zemniekam šo šķirni izvēlēties? Tātad etana vidēji agrīna, kompensējošā tipa, ko nozīmē kompensējošā tipa, kad viņai ir ļoti laba cerošana. Jā, saņemot pavasarī papildu mēslojumu, šķirnīte pateicīgi iedod papildus stiebriņus produktīvos un tātad arī lielāku ražu. Tātad, kā es minēju, viņi ļoti atsaucīgi uz mēslojumu. Ļoti ziemcietīga, caurmērā veselīga, tikai būtu jāpievērš uzmanība lapu plankumainībai, kura, diemžēl, šai šķirnei ir vidējā līmenī, tādēļ būtu jāpievērš uzmanība pirmam fungicīdu miglojumam, tādējādi pasargājot šo šķirni un viennozīmīgi iegūstot ļoti lielas, daudz gadu garumā stabilas ražas. Zinām, ka kviešu sējam garos termiņos. Vai etanu varam sēt arī novēloti? Jā, tā atkal ir viena no etanas priekšrocībām, ka viņu var sēt tiešām vēlajā sējā. Tu minēji augstas ražas, un, protams, augstas ražas iet kopsolī ar veldres noturību. Ko mēs darām ar šo faktoru? Etanai ir ļoti laba veldres noturība. Protams, jebkurā gadījumā pretveldres preparāts būtu jālieto. Tātad, rezumējot, etana ir stabila, ražīga šķirne, ko izvēlēties intensīvām saimniekošanas metodēm. Nerekomendējam sēt kviešus pēc kviešiem un pievēršam uzmanību fungicīdu lietojumam. Veronika, prieks tevi šeit redzēt. Šeit ir iesēta mūsu pārdodamākā rapšu šķirne Dominators. Lūdzu, pakomentēji nedaudz par viņu, kāpēc zemniekam viņu izvēlēties. Jā, Dacīt, tad, kad tu saki šķirne Dominators, tad pirmais, kas nāk prātā, ir vārds stabilitāte. Un stabilitāte noteikti sevī ietver to, ka šī ir ļoti ziemcietīga šķirne, kas ir pierādījusi jau daudzu gadu garumā Baltijas valstīs, un arī iepriekšējā ziema parādīja to, ka Dominators ir spējīgs pārvarēt arī šīs grūtības. Otrs aspekts, ko gribētu pieminēt, ir auga veselīgums. Dominators ietver sevī rezistento gēnu pret rāciņu dzeltēšanas vīrusu, kā arī rezistento gēnu pret fomozi, RLMS. Un kopumā šis ir ceļš uz lieliskām augstām ražām. Noteikti gribētu pieminēt, ka Dominatoru var izvēlēties arī pie minimālās augstnes apstrādes, ja mēs runājam par agrotehniku. Un tas der praktiski jebkurām augstnēm, sākot no vidēji vieglām līdz pat smagām augstnēm. Savelkot visu kopā, Veronika, ko tu man stāstīji par šķirni Dominators? Saimnieks, nopērkot šo šķirni, iegūst sev stabilu partneri gan ražas, gan slimību noturības ziņā, kā arī ziemcietību. Veronika, mēs tagad atrodamies pie šķirnes Janoša. Šī ir mūsu uzlicošā zvaigzne. Ko tu par šo vari pastāstīt? Eiropā šī šķirne no rapulu šķirnēm ir līdera pozīcijās un nu jau arī ienāk Baltijas valstīs. Šī ir jaunā rapulu selekcija, un šai selekcijai viena vecāku līnija nāk no piejūras klimata, kas atbild par sausuma stresa izturību, par karstuma stresa izturību, un savukārt otra vecāku līnija nāk no kontinentālā klimata, kur atkal ir bargāki laikapstākļi, kur ir bargākas ziemas, un līdz ar to šī līnija atbild par ziemcietību. Un arī Janošam ir izturības gēns pret rāciņu dzeltēšanas vīrusu un arī jaunais gēns pret fomozi, kas ir RLM7. Selekcija ir parūpējusies arī par stipras sakņu sistēmas izveidi. Kā papildus bonus šķirnei Janoš ir tas, ka tai ir arī noturība pret pāksteņu atvēršanos. Un šajā sakarā es arī vēlētos atgādināt, ka Janoš
šī ir jaunās selekcijas šķirne, kas ir ļoti ātraudzīga rudenī. Līdz ar to sējas termiņus mēs izvēlamies nedaudz vēlākus, un savukārt pie ražas novākšanas Januš būs šķirne, kuru mēs novācam vēlāk. Ja mēs salīdzinām ar dominatoru, tad Janušu mēs vāksim pēc dominatora. Tātad, Veronika, mēs esam ieguvuši gandrīz vai neiespējamo, savienojot kontinentālo ar pie jūras, un esam ieguvuši stipru potenciālu tirgus līderi, kurš ir ar labu ziemcietību, sausuma izturību, veselīgs, jo ir rezistents pret visām praktiski rapšas slimībām, kā arī vēlu sēju, kas brīžiem atvieglo zemniekiem to, kad varam padarīt citus darbus ātrāk un tad atgriezties pie rapšas sējas, un mēs neko neesam nokavējuši. Paldies, Veronika, par tavu laiku un par tavu stāstu par šīm šķirnēm. Klienti, ja jūs ieinteresē šīs šķirnes, zvaniet mūsu pārdošanas menedžeriem.